Labdien! Šodien man pienāks otrā diena mūsu neirografika ziemas izaicinājuma, un šodien mēs zīmēsim tāpatās uz 4. daļas 4 lapas. Šodien zīmēsim savu laimi. Tātad, sākumā, ko es aizmirsu vakar pieminēt, vēlams uz katras lapiņas uzrakstīt, piemēram, otrā diena un datumu. Šodien mums ir 2. decembris. Kāpēc? Katrai dienai, lai mums marafona beigās neslēgtu dienas un nesajūgtu šis mūsu rezultāts, kad skatīsimies uz visiem šiem darbiņiem. Ko? Ķeramies klāt pie zīmēm. Šodien mēs zīmēsim tēmu laimi, jo skatījāmies gan neirografikas pamatelementu neirolīniju, gan par apaļošanu, gan par krāsošanu, tad šodien mēs jau ķeramies pie konkrētas tēmas. Tātad mūsu tēma šodien ir laime, var droši ierakstīt pa vidu lapai, un laime mums šodien slēpsies apļa formā. Iezīmējam uz lapas apli ar brīvu roku, nevajag pārdzīvot, ja aplis sanāks šķīps vai līgs, vai galīgi nesimetrisks, var vairākas reizes apvilkt šo riņķa līniju un skatīties, kura līnija visvairāk atgādina apli. Un nākamais, ko mēs darām, mēs pievienam šajā darbā neirolīnijas. Šajā gadījumā, pat cik mums tēma ir laime, mēs dodam katrai līnijai savu nozīmi. Piemēram, ko jums nozīmē laime? Man laime nozīmē to, ka man pašai ir labi. Man laime nozīmē to, ka man ir laba veselība, ka es spēju fiziski izdarīt to, ko es vēlos, ka man nav nekādu šķēršu. Tāpēc tās laime man nozīmē, ka arī maniem mīļajiem, man apkārt esošiem cilvēkiem viss kārtībā. Viņi ir sveiki un veseli. Tāpat tās laime man nozīmē to, ka es varu atļauties to, ko es vēlos, ka man ir finanses, lai aiztaisītu ciet visu savas vēlmes un vajadzības. Tāpat tās laime var nozīmē to, ka ir jums virs galvas, jo bieži vien mēs elementāras lietas nenovērtējam, kas mums ir apkārt. Tāpat tās kādam varbūt laime ir, kad var atļauties kādu ceļojumu, jo ceļojumu mūs piepilda ar prieku, un respektīvi tad mēs esam arī priecīgi un laimīgi. Varbūt kādam ir kāds ekstremāklāks sporta veids vai vispār sports laime, kad ir priecīgs, ka var kustēties, kad var kaut ko darīt fiziski. Un šādi mēs pievienojam līnijas, cik līniju jūs vēlaties, cik jums būs pietiks. Līniju skaits katram, protams, ir dažāds, jo mēs katrs esam dažāds un katram mums ir savs šis laimes daudzums un laimes portfelīts. Kad līnijas ir savilktas, tad nākamais, ko mēs darām, jūs jau zināt, ir apaļošana. Katru aso stūrīti mēs ņemam un noapaļojam. Tādā veidā mēs ienesam šo te simbolismu, ko mēs iedavām šīm te līnijām, mēs iepinam savā realitātē, savās neirona šūnās. Respektīvi, mēs par to domājam, un respektīvi tas arī iekļaujās mūsu šajās te jaunajās neirona saitēs. Ja no malas skatās šos te apaļojumus, tā arī izskatās kā neliela neironu savienojuma. Kad veicam apaļošanu, domājam par to, kas mums ir laime, ko mums tas nozīmē, ko mēs varbūt vēlamies nākotnē redzēt, kas mums padarītu vēl laimīgākus nekā mēs esam šobrīd. Šis ir brīdis, kad pabūt ar sevi un klausīt savas domas. Tāpēc neirografikā ir svarīgi ieklausīties sevi. Neirografikā mēs parasti ieklausāmies sevi caur 4 tādiem prātspēruma punktiem. Tas ir, ko es domāju, kādas emocijas man ir, kā mainās mana enerģija un kā fiziski es jūtos. Bieži vien, kad zīmē neirografiku, kad veic apaļošanu, mēdz būt kādas fiziskas sāpes, kaut kas nesaprotams, kaut kur durās, kaut kas nies varbūt. Tas viss ir normāli. Tā ir mūsu reakcija uz šiem te darbiņiem. Mūsu reakcija uz to, ka mainās kaut kas mūsu iekšējā neironu saitēs. Mūsu iekšējā uztverē. Tāpēc par to neraizējamies. Ja kādu brīdi liekas, ka līnija ir par maz, tad droši var pievienot arī kādu līniju papildus. To var darīt kā jebkurā procesam ietlīt, tāpatās arī pēc tam, kad jau viss būs nopaļots, var paskatīties uz darbiņu. Un ja gribās, tad arī papildināt ar papildus līnijām. Līnijas var eksperimentēt arī ar pildspalvas vai rakstāmā biezumu. Tāpatās arī ar krāsu. Protams, vēlams ir tumšas krāsas, marķieris, pildspalvu flomasters. Jo, kad mēs nesīsim iekšā krāsas, ja tās būs ar gaišu krāsu zīmēs, tad mēs varam pazaudēt šos te jaunos savienojumus, jaunās līnijas, jaunās neironu saites. Tāpēc vēlams vienmēr šo darīt ar tumšākas krāsas, marķieri, flomasteru vai pildspalvu. Esam nonākuši jau līdz apaļošanai, līdz savai laimei. Tad, protams, var arī eksperimentēt ar līnijām, ar līniju biezumiem, piešķirot zīmējumam dimensijas. Piemēram, zīmējuma brīdī liekas, ka ir vēl kaut kas, kas ir laime, ka gribas sev iezīmēt vēl kādu figūru, tad to droši var darīt. Piemēram, laime šobrīd ir tas, kas mums ir iezīmēts, bet mēs vēlamies kaut ko pamainīt, tad droši var iezīmēt arī nākotnes laimi un dot viņai uzdevumu, dot viņai jau to, kā mēs vēlamies viņu redzēt. Bet, protams, marafona laikā, šī izaicinājuma laikā mēs zīmēsim vēl arī citus zīmējumus. Kaut ko padziļinātāk pastīsimies un kaut ko padziļinātāk arī papētīsim sevi. Šobrīd skatāmies savas sajūtas, savas emocijas un varbūt fiziski arī kaut ko jau sākam just. Par to nebaidamies, ja tas viss ir normāli.
Ja arī neko nejūt, tad tas arī ir pilnīgi normāli. Jo darbs notiek, un mēs piešķiram šīm līnijām kādu nozīmi, kādu simboliskāku vērtību. Vēl viena lieta, ko es aizmirsu pieminēt, kad vēlams darbiņus noapaļot vienā un tajā pašā dienā. Aizkrāsot, piemēram, ja nesanāk, to droši var arī rītdien turpināt, bet galvenais ir pabeigt apaļot vienā un tajā pašā dienā, kā tas ir iesākts. Nu, ko? Mēs esam pabeiguši apaļot, un nākamais, ko mēs darām, ir ienesam zīmējumā krāsas. Šodien krāsošu ar krāsu zīmuļiem, un tad ņemam jebkuras krāsas zīmulu, kā mēs vēlamies, un nesam šajā zīmējumā krāsu. Atceramies, ka ar vienu krāsu mēs krāsojam vismaz 2-3 blakus esošus krāsu laukumus. Tas ir punkts, ka šobrīd jāatceras pārējās lietas, kādās krāsās, kā pareizi krāsot, kā mēs vēlamies. Tas ir atkarīgs no jums. Šobrīd jūs katrs kļūstat par savu iekšējo mākslinieku, un šobrīd ir laiks, kad izvēlēties tieši tās krāsas, kas jums liekas saistošas. Tātad ienesam zīmējumā krāsas, lai zīmējums paliek krāsaināks, lai mūsu neironu saitēs ierakstās arī kas košs un interesants. Tātad. Krāsas, protams, var savā starpā miksēt, jaukt. Un droši var arī eksperimentēt, kā izskatīsies ar ietonēšanām, ar divām krāsu sajaukšanām. Šobrīd ir laiks atvērties šim savam iekšējiem māksliniekam un ļauties procesam. Šis marathons ir par to, ka mēs ļaujamies šim procesam radīšanas un baudām mirkli sev. Dodam mirkli sev šajā ikdienas rutīnā, ka bieži vien mēs kaut kur skrienam, kaut ko cenšamies noķert un tad pamostamies ar tādu sajūtu, ka es taču nepabiju ar sevi un trūk šī laika ar sevi. Tāpēc šis izaicinājums ir katru dienu neliela video, lai vieglāk būtu šo iekļaut savā dzīvē, un pierreiz vieglāk būtu arī pašam, jebkurā vietā, jebkurā pasaules malā šo pamēģināt un pabūt ar sevi vismaz uz kādām 10 līdz 20 minūtēm. Ja kādam gribas, protams, arī atstāt baltus laukumus, jo balta krāsa arī ir krāsa, nav obligāti visu aizkrāsot, bet to skatāties pēc sajūtām, protams. Droši eksperimentējam, droši skatāmies, kā mums labāk izskatās šis zīmējums, kā mums gribās viņu papildināt, kādām krāsām, kurās vietās. Un ļaujamies. Šodien arī atstāšu baltu krāsu, bišķīt iekrāsošu šīs te lietas. Tādu kā mircumu iedošu. Mana laime šeit mums ir saulīte bišķīt apliet tādu zelta līnijām. Gribas proši var ielikt arī ēniņas, atdzīvināt šo te aplīti. Piešķirt viņam dziļumu. Atdzīvināt. Zīmējums mums ir aizkrāsots, un nākamā lieta, ko mēs darām, mēs nofiksējam rezultātu. Respektīvi, mēs nofiksējam šo te savu simbolu laime. Jo tā mums šodien simbolizē to, ko mēs šodien izzīmējam, tieši mūsu laimes sajūtu. Šis te ir galvenais mūsu atslēgas punkts šodienas tēmā, šodienas zīmējumā.
Tātad mēs esam nofiksējuši laimi. Un nākamais, ko mēs darām, mēs ienesam zīmēm arī enerģijas līnijas. Respektīvi, tās ir līnijas, kas mums piešķir papildus darbu un kaut kādus enerģiju, spēku un varbūt kādus jaunus, nozīmīgus lēmumus vai domas. Tās var būt līnijas, kas jau ir darbā iekļautas, vai arī līnijas, ko mēs vēlamies šobrīd iezīmēt. Šīm te līnijām ir jābūt redzamākām, tā ka viņas izceļas vairāk no visa zīmē. Viņas nedrīkst savā starpā krustoties. Tas nozīmē, ka tas ir kāds nolīgums, ka mums nevajag papildus enerģiju, lai risinātu savas tēmas, savas lietas un savas domas. Un tām ir jābūt tumšākām. Tāpat tās arī fiksācija arī var, ja galīgi liekas, ka viņa neizceļās uz visu zīmējumu fonu, tad var arī novilkt vēl kādu līniju. Un atceramies visas lietas, ja mēs velkam jaunas līnijas, tad mēs uzreiz tās arī noplinam. Jo neirografika ir par harmonisku izēju no jebkuras tēmas, jebkura zīmējuma. Un šī harmonija veidojas, ka mēs noparojam asos stūris, jo katrs asais stūris ir potenciālais konflikts mūsu šajā tēmā. Nu ko, otrā diena ir galā. Priecāšos, ja padalīsies ar savu darbu un iesaistīsim mani sociālajos tīklos, Facebookā vai Instagramā. Un pēdējā dienā es izlozēšu vienu laimīgo, kas iegūs vienu tikšanos ar mani, lai varam kopā pazīmēt un pastīties kādas citas tēmas un iziet cauri šīm te visām neirografikas lietām. Paldies, kad bija kopā ar mani un uz tikšanos jau rītdien.